Es došu vārdu Šonai. Varbūt viņai ir kādi komentāri, noklausoties Latvijas pieredzi un Ziemeļvalstu pieredzi. Lūdzu. Before I go to my prepared comments, Pirms es pāriešu pie komentāriem, kurus esmu sagatavojusi, es gribu vēl pievērst uzmanību un arī varbūt pati pakomentēt vai piebilst tam, par ko jūs runājat, par to, ka ir dažādi profesionāļi, kuri veic intervēšanu. Mēs arī veicinām to pašu Barnahus kvalitātes standartos, ka ir svarīgāk kompetences un kas atbilst jūsu nacionālajiem kontekstam nekā konkrētu profesionāļu tipu. So, the topic that I wanted to present on today, Temats, kuru vēlos šodien prezentēt, un ko es uzskatu, ka tas būs tiešām jums ļoti noderīgs dzirdēt, ir par starpdisciplināru komandas darbu Barnahus ietveros. Tāpēc, ka tad, kad runa ir par tiesiskuma nodrošināšanu, bērnu aizsardzību no vardarbības, mēs zinām, ka komandu darbs nostrādā, un mēs zinām arī to, ka šīs komandas uzņemas konkrētu darbu. Mēs to jau redzam no un arī dažādos centros, un arī balstoties uz pētījumiem, vairāk nekā 30 gadu pieredzi tieši atbalstot šādu veidu komandas, mēs redzam, ka mums pastāv arī tādas pašas tendences Eiropā. Un tieši tas ir tas, par ko es arī tagad runāšu. Tam, lai runātu par tādu pamatu, ir jārunā par galvenajiem elementiem Barnahus komandās. Mēs apvienojam profesionāļus no visdažādākajām komandām, kultūrām, gaidām, viņu arī vārdu krājumu un arī laika posmu, kurā viņi strādā un kāds ir viņu šis grafiks. Katra joma redz to darbu un lietas faktus no dažādiem skatu punktiem, no dažādiem leņķiem. Varētu pat būt, ka dažkārt ir profesionāli mērķi, kas savā starpā ir pretrunā. Un neviena disciplīna nevar arī apmierināt visas vajadzības konkrētajā lietā. Bet ja mēs pievēršamies lietai kā komanda un mēs zinām arī to no pieredzes, gan ASV, gan Eiropā, tas var novest mūs pie rezultātu. Un parasti nav tikai vienas aģentūras vai lomas, kurai ir pāraudzība vai vadība pār visu komandu. Un kopā visi šie elementi nozīmē to, ka koordinācija ir ļoti svarīga un kopīga misijas apziņa ir centrāli svarīga šī mērķa sasniegšanai. Un te, kad esmu izteikusi par tādu domu par šīm komponentēm, tad mēs varam runāt arī par komandu lomām. Tas ietver sevi koordinēšanu, kopīgas izmeklēšanas un atbalstītas intervences, kas nodrošina, ka viss process ir centrēts ap un ir par šo bērnu. Komandas strādā kopā, lai varētu izlemt, kas ir labākais iespējamais ceļš katram bērnam, un tad arī dalās ar informāciju. Un par šo informācijas dalīšanos tas nav tikai par faktu sniegšanu, bet gan arī par izpratni par to, ko nozīmē šie fakti. Nepietiek tikai ar to, ka mēs pasakām, ka ir tātad noteikti fakti, vai arī darbs ar Barnahus mūs noved pie plašākas izmeklēšanas, un katram profesionālam arī ir jāsaprot to, ka pastāv visu citu profesionāļu viedoklis un perspektīva. Un tie ir daži no galvenajiem komandas elementiem, lomas, atbildība, un mēs varam skatīties, kā padarīt šo funkciju optimāli. Visām iesaistītajām profesijām, lai tās būtu iesaistītas komandā vienādā līmenī, tas nav vienkārši kā atvērt Barnahus un būt ar kopīgu misijas apziņu, un pēkšņi tad arī
viss notiek, komandas strādā. Nē, komandas strādā un uzņemas darbu, un tas ir tāpēc, ka pastāv šīs 3 lietas. Pirmkārt, tas ir vairāk nekā vienkārši satikties, labs komandas darbs. Tas turpinās visas katras lietas kopumā, un tas attīstās arī kā veids, kā jūs sniedzat pakalpojumu. Labam komandas darbam ir jānotiek dažādos līmeņos, no pārvaldības, līdz praktiskajam darbam un novērtējumam. Un, piemēram, šāda konference kā šodien, tam arī ir svarīga loma, lai veidotu pamatu šādam komandas darbam visos līmeņos. Tiek veidota uzticība, kopēja sapratne, un kas attiecas uz praksi Barnahus, tad tas visvairāk ir atkarīgs no tā, kāda ir cilvēki, viņu personības, motivācija, kompetences un viņu izpratne par veicamajiem darbiem. Un iespējams, ka arī acīm redzamākais izaicinājums tam, lai komandas nostrādātu, ir tas vārds, kurš sākas ar burtu C, vai latviešu valodā kā konflikts. Un tas konflikts bieži vien rodas tāpēc, ka pastāv neizpratne par lomām un atbildību, par to, kā un kāpēc konkrētais process notiek. Un ir arī izaicinājumi, kuri veicina neizpratni un tieši rada problēmas komunikācijā par lomām, piemēram, vai arī tas būtu starp iesaistītām pusēm vēsturiskā bagāža, ja mēs varam to tā saukt, konfliktējoša uztvere par to, kā citās disciplīnās tiek veikts darbs, konfliktējošas metodes, iztrūkumi atbalstā no vadības. Un tāpēc paturot visu šo prātā, visus šos izaicinājumus un problēmas, tad, ja komandas strādā, tad ar ko mēs varam sākt, lai veicinātu tādu komandu, kura var ne tikai uzveikt šos izaicinājumus, bet arī uzlabot savu darbu. Un man ir 2 galvenās idejas, ar kurām es gribu padalīties šodien. Pirmkārt, tas ir elementu nodrošināšana efektīvām komandām. Un otrkārt, ir kopīga definēšana, tā definēšana, kas ir panākums. Efektīvas komandas elementi, tas ir arī, kā es esmu pieminējis ar kolēģiem no ASV, viņi ir veikuši arī pētījums par to, kas ir veselīga komanda. Un ir arī pētījumi, piemēram, ir atsaucis uz Google pētījumiem, un ir identificēta virkne elementu. Komandas un kā tās runā par darbu, vai tām ir kopīgs mērķis, un viņi, komandas dalībnieki, domā par šo kopīgo mērķi, kad tiek pieņemti konkrēti lēmumi. Izaicinājumi tiek normalizēti, kas ir saistīti ar darbu šādā veidā. Un, protams, ka viņi to visu dara tikai tādā domāšanā par komandas darbu. Viņi to dara tādā vidē, kas atbalsta sadarbību. Viņi koncentrējas uz attiecībām ārpus šīs lietas. Viņiem ir spēcīgas savstarpējas attiecības, apusēja cieņa. Un arī Barnahus mēs redzam, ka tā ir fiziska vieta, un viņu ieradumi nodrošina šo attiecību veidošanu pareizā gultnē. Komandām tas palīdz visās formās definēt un veidot savus panākumus. Viņi to dara ar atzinību, ar novērtējumu arī par to, ko dara citi, un visa šī komanda viņa aktīvi strādā, jo ir komandas, ir procesi. Varētu pat būt, ka ir viens cilvēks, kura atbildība ir veicināt komandas darbu šādā veidā. Tātad mēs esam Eiropā jau redzējuši par to, ka cilvēki tā nejauši nonāk tādā lomā. Un kad mēs runājam par šī komandas kā vadītāju lomu vai veicinātāju lomu,
Un tad ir iespēja arī novērtēt savu darbu pret noteiktiem indikatoriem un arī izmantot iespēju par to runāt, normalizēt izaicinājumus, vienlaikus identificējot, pie kā tad cilvēks gribētu strādāt un kā to ir iespējams darīt kopā. Un tagad par šo otru lietu, ko nozīmē definēt, kas ir panākumi. Iespējams, tas būs pārsteigums jums, bet kā tad var noformulēt? Viena no definīcijām būtu sasniegt pāri darītāju vai noziedzīgu nodarījumu veicēju notiesāšanu. Vai arī mēs esam redzējuši, piemēram, kad Barnahus ir perfekts process pret bērnu, bet nevienmēr tas garantē notiesāšanu. Tam ir daudz dažādu iemeslu. Un, protams, ka ir dažādi veidi, kā definēt panākumu. Tas varētu būt orientēts uz rezultātu, piemēram, aizsardzība, tiesiskums, taisnīgums, vai arī uzlabot izpratne sabiedrībā par vardarbības, to, ka tā eksistē, un arī, ka dažādas sistēmas, kas strādā pie tās novēršanas, veiksmi var arī definēt kā procesu orientētu darbu, tātad veids, kā jūs strādājat, satiekoties vai arī vēršoties pret visu profesionāļu komandā vajadzībām, lai viņi varētu arī piepildīt savas lomas un atbildību gan komandā, gan arī savā profesijā. Tādējādi profesionāļi jūtās, ka viņi tagad palīdz bērnam labāk nekā pirms tam, kā to pieminēja norvēģu kolēģi. Es domāju, ka jums visiem ir arī citas definīcijas veiksmīgām darbām, piemēram, atbilstoši standartiem darbs. Un šis ir tāds caurskrējiens apmācībām, kuras mēs ar Olīviju vadām priekš Barnahus komandām un profesionāļiem, kas tajā ir iesaistīti. Šīs apmācības nosac tos baltos plankumus, kas ir mūsu procesos, lai kopā mēs varētu definēt veiksmīga darba faktorus. Un, protams, ka apmācību laikā mēs daudz detalizētāk un no praktiskās puses izējam cauri kā visiem šiem punktiem. Šorīt es vēlos nedaudz vairāk pieminēt bērnu māju tīklu. Paldies par pozitīvajiem vārdiem par mūsu darbu un par to, cik svarīga Eiropas pieredzi nodot nacionālajā līmenī, lai jūs varētu turpināt un kāds varbūt uzsākt šo labo praksi. Tātad Barnahus ir ne tikai pati par sevi iestāde, bet ir arī atbalstošās iestādes. Mums pavisam ir 27 biedri no 47. Es ar tiem cipariem man mazliet jūg, bet mēs esam lielas, jaudīga grupa, kurā ir kopīga vīzija, lai valstis īstenotu pasākumus, kas nepieļautu vardarbību pret bērniem, lai strādātu atbilstoši Barnahus darba kvalitātes standartiem, kas ir principiāli svarīgi, lai attīstītu šīs labākās prakses. Un mēs ļoti priecājamies un lepojamies, ka Latvija ir mūsu asociācijas biedri. Un mēs atbalstām jūs ceļā uz šo no 2015. gada. Un jūs bijāt mūsu Promise tīkla pilotprojekts. Un tas, ko mēs vakar redzējām, gan kā fiziskā telpa, tas ir tik lieliski redzēt šo telpu dabā, bet arī par to, kādas ekspertu zināšanas ir jūsu komandai. Un drīz vien mēs sūtīsim pie jums pieredzes mācībās arī no citām valstīm dalībniekus. Un mēs ļoti gaidām mūsu sadarbības turpinājumu. Ko tas nozīmē jums visiem klātesošajiem, ka Latvija ir daļa no Promise tīkla? Tas nozīmē, ka jums ir pieeja mūsu zināšanu bāzē, jo mēs ar Olīviju,
mūsu prātos, cītīgi strādājot pie šiem te darba instrumentiem, jums tas ir pieejams. Un mēs esam tikai viena e-pasta attālumā, lai jūs šo ekspertēzi varētu izmantot. Piemēram, Igaunijā viņiem šis te speciāls ceļš, ko viņi gribēja attīstīt, un tūlītās par šiem te ceļiem mēs dosim ieskatu, kā tas notiek Eiropā, un mēs regulāri saņemam šāda veida pieprasījumus, un jūs visi tad arī mums šos pieprasījumus sūtīt par šiem te ceļiem, ja pathways angliski. Mums ir diezgan daudz resursi pieejami online mūsu mājaslapā, un mēs veicam arī izsūtni par webināriem un jaunām publikācijām. Galvenais, ko jums paturēt prātā, kad ir par galveno, kas skar jūsu dalību mūsu tīklā. Paldies! Vai jums ir jautājums Šonai? Pagaidām nav. Paldies viņai par labiem vārdiem. Un jāsaka, ka tīkls darbojas arī savstarpēji starp bērna mājām, jo pagājušajā gadā bija situācija, kad beidzot Latvijas bērna māja varēja palīdzēt arī Islandes bērna mājai. Jo Islandē bija nokļuvis bērniņš, kas bija Latvijas izcelsmes, un viņi ļoti ātri sazinājās ar Latvijas bērna māju, un mums jau bija bukletu teksti, kas bija latviešu valodā par to, kas ir bērna māja, kas tur notiek, ko tur dara, un to informāciju Laura un viņas kolēģi varēja ļoti ātri aizsūtīt uz Islandi, un tas strādā arī tādā veidā, un tas bija tāds milzīgs gandarījums, ja, ka mēs esam daļa no tāda lielāka tīkla, ja, un tas arī dod to spēku darbu turpināt.